Labvakar, man mīļie! Pēc tāda kārtīga pērkona un lietas zemīte ir atkal attīrījusies. Nu ir kārta attīrīties arī mums. Gan no bailēm, gan no dusmām, gan no naida. Tas viss piesārņo mūs, un mēs jūtamies slikti, un brīžiem mēs vainojam citus, lai gan paši sev krājam. Viss šīs negācijas, skatoties galīgi nederīgas televīzijas pārraides, lasot nederīgas lietas internetā, tās šausmenes avīzēs par negācijām, par kataklizmām, par nelaimēm, un naktī nevar gulēt. Nu, naktī jau nevar gulēt tāpēc, ka dienā nav izlikta enerģija, cilvēks nav strādājis. Vajag strādāt, vajag tērēt savu enerģiju, bet viņu tērēt vajag liederīgi. Nevis tukši pļāpājot un velkot laiku, nevis tukši pļāpājot pa telefonu, jo tu zaudē savu laiku. Tu zaudē to, kas tev ir iedots, un tu neizpildi programmu, savējo programmu. Un kā patīk uz citiem skatīties, bet vajadzētu gan to spogulīt paņemt. Jo mēs jau paši pie tā esam vainīgi, kur mēs šodien esam nonākuši. Klusējot, pukstot, nerunājot, neprotestējot, bet mums katram ir tādas tiesības pateikt nē, gan cilvēkam, gan valdībai, gan visai pasaulē, kur šodien ļoti mainās. Mainās sāpīgi, šī nedēļa tiešām ir bijusi sāpīga ar veselības problēmām, būs vēl trakāk. Tātad jābūt mierīgiem, jāizvēlās tāds mērķis, kas prasa mieru un līdzsvaru, tātad darbi dārzā, darbi laukos, fizisks darbs, nedomāt, kāpēc tas tā un kāpēc šitā, jo atbildes tur tik un tā nav, mūs pārbauda un attīra. Attīrīt tiek arī pasauli, gan ar ūdeni, gan ar uguni, gan ar vardarbību, un iet bojā cilvēki. Un tad lūdzu šeit, mīļajā Latvijā, dzīvojošie, padomājiet, vai jums nav vareni paveicies. Šeit viss iet garām. Tātad sāksim novērtēt. Ja mums šeit ir dot iespēju dzīvot, un mūsu tautai, ne tikai latviešiem, visiem šeit, tad mēs esam izredzēti. Dzīvot tādā mierā, ka tev nav jāgaida, kad būs zemestrīce, ka nav jāuztraucās, ka tūlīt vulkāns skries gaisā, un nav jāuztraucās, kad no kalniem nāks lielie ūdensplūdi. Mēs dzīvojam zemē, kur ir vajadzīga viena vienīga lieta. Liela mīlestība un liela mīlestība uz darbu. Nu, pie tām lietām tagad būs jāpiestrādā, jo darbiņš ir jādara prieku. Šodien bija ļoti jauka meitene, kur savos bišķiņ pār 30 ir 4 bērnu māmiņa, bet savās 3 brīvdienās viņai mežā lasīt ogas. Un tad citas prasa, priekš kam tev to vajag? Man netīk. Viņa saka, man vajag, man ir bērni, viņiem vajag ēst, un man vajag naudiņu. Tad ļoti daudz sēžot un gaidot ar pastieptu roku, arī var iet mežā, var mācīties jaunu profesiju, var cept kūkas, jebko var iemācīties darīt cilvēks. Neko jau nenozīmē, ka tev ir viena profesija, varbūt vajag viņas 9, un pat 10 nenāks par ļaunu. Jo ar gadiem mēs maināmies, mēs vairs nespējam izpildīt to darbiņu, ko esam darījuši, tas nozīmē, ka jāmeklē kaut kas cits, jo vecums ir vecums. Nevairs tā atmiņa tik laba, nevairs mēs mīlam sevi. Bet mācīties vajag jebkurā vecumā. Bet mācīties jau nenozīmē iet skolā, kad tev ir 50 gadi. Mācīties nozīmē strādāt ar rokām. Jo arī garīgi darba darītājam ir vēlams tās fiziskās nodarbes, arī garīgi darba darītājam, kurš it kā tikai ar galvu un datoru strādā, ir vajadzīgas prasmes. Nevar dzīvot virtuālu dzīvi, ir jādzīvo īstā dzīve. Un īstā dzīve ir tad, kad mēs smejamies, raudam, svīstam, kliedzam, ja vajag, vārtamies pa zemīti, ja gribas, un galīgi neuztraucamies par to, ko citi par mums domā. Jo kas gan citiem par daļu? Būtībā jau pasaulē strādā šis caurās zeķes sindroms.
ja es zinu, ka man tas caurums, un es par viņu nedomāju, neviens jau viņu neredz, bet ja es par to caurumu vien tik domāju, tad visi viņu redz stipri lielāku nekā viņš ir patiesībā. Viss, mīļie, ir mūsu galviņās. Attīrīsim galviņas, daudz smiesimies, domāsim par ziemas krājumiem, jo ir laiks, ēdīsim ogas, kuras mums Dieviņš ir devis mežā, un tiem, kas ir čaklāki, dārzā. Uz redzēšanos!